10. jūlijā vasaras sprinta dalībnieki ķiveres galvā vilka Jelgavas puses rullīšu trasē. Trešo posmu viņi aizdīja pa salīdzinoši lēnu un tamdēļ tehnisku trasi, kas varēja izmainīt cīņas gaitu. Tā gan nenotika ieskaitē ar motoru tilpumu līdz 1,8 litriem. Imants Firsts, uzstādot ātrākos laikus ikvienā braucienā, tika jau pie trešās uzvaras šo sezonu. Tātad visas pirmās vietas pusē no sezonas posmiem ir nopietnas pieteikums uz čempionu titulu. Līdzinējais Firsta iedzinējs Jānis Skuiņš vienkārši pirmajā braucienā pieļauj kļūdu, aizskāra trasu norobežojošās riepas, par ko tika saņemts 5 sekundžu sods. Ar to viņš trīniekā neiekļuva. Pirms viņa iespraucās gan Firsta ieroču nesējs Andris Slišāns, Andris te trešais, gan dragreisā manītais Edgars Eriņš, Edgars otrais aiz Firsta. Par Eriņu prieks, vēl mazliet stabilitātes un Firstam būs ko pasvīst. Klasē līdz 2,5 litriem gan izdevās nostumt no troņa līdzšanējo līderi. Aigars Tīdmans pirmoreiz pārspēja līdz šim nenoķeramo Jāni Ivanovski, kurš trasē dodas ar to pašu Tīdmaņa auto. Atšķirība gan starp pirmo un otro vietu laika izteiksmē bija niecīga. Aigars bija pārāks par Jāni par 4 sekundes desmitdaļām uz 10. Kopumā šajās sacensībās nobrauktajiem apļiem tas ir nieks, un tomēr Tīdmanis bija labāks par Ivanovski. Pirms gada šajā duelī labāks bija Jānis, lai gan apļu laiki Aigaram nebija ne par matu sliktāki. Viņš šogad šajās sacīstēs startējot gaitā, nevis no vietas, to var vairāk manīt. Trešais te kuldīznieks Māris Druva. Ieskaitēji virs 2,5 litriem bija intriga. Daniels Baltais uz šo posmu ieradās ar vienādu punktu skaitu kopvērtējumā kā Andrim Slavam. Nu mājās kā uzvarētājs pārbraucis Slava. Andris šo sacīst aizdīja pēc kļūdām, un patiesībā, ko jau varēja gribēt no Baltā. Daniels visu šīs sezonas posmus aizdījis ar jaunu auto, un te kaujā tika sūtīts nepiemērots spēkrats ar mazajām bremzēm un grāns amortizatoriem. Baltais izdarīja visu, lai vismaz finišētais Slavas. Tā arī notika. Slava palika nenoķerts, bet Baltais sacīs noslēdza kā labākais starp pārējiem, kaut vai nosargāja otro vietu no Jurija Efkutas, rallī vecmiestars trešais. Kausa ieskaitēja šādiem pašiem auto virs 2,5 litriem, pirmais Aivars Ezeriņš. Alūksniec gan todien neuzstādīja labākos apļu laikus, pietika ar stabilitāti, jo otrajā vietā esošais Ilmārs Vēņš nespēja atkārtot savu sniegumu otrajā braucienā, bet trešajā vietā finišējušais Daniels Baltais atkal nebija ātrs pirmajā braucienā.